Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's your name? Max, Derek! Čau visiem futbola draugiem! Pasaules kausa fināla turnīrs iesoļo jau tajā fāzē, kad mums ir jāskatās, kā tad noslēdzās grupas, jo ir 3 apakšgrupas, kurās spēles jau ir noslēgušās, ir zināms viens pāris izslēgšanas spēlēs, un mums ir diezgan daudz par ko runāt. Galu galā visas 104, GO 3, un man tepat blakus, vai pretī, precīzāk, ir Arkādijs Birjuks, kurš ir arī nokomentējis jau vairākas spēles šajā pasaules kausa fināla turnīrā. Gulējs ir stipri mazāk nekā es, bet izskatās labāk nekā es. Pat tas dzīvelīgs. Tu esi laikam paēdis no futbola, man tāds sajūta. Ja? Tu es pat nezinu, kā es tā izskatos. Gulēju 2 stundas tieši, jo es komentēju Meksiku un Čehiju no rīta vēl pagulēju, ierados studijā. Tev bija 2 spēles šajā naktī. Pareizi? Vakar spēle vēl kaut kāda dziļa nakts. Jā. Jā, nu un tagad tā bija pirmā dubultā diena tev. Pirmā reize, jā. Pat kaut kā tas grafiks Latvijā komentētājiem saudzīgs. Mums tur reti, kad sanāk 2 spēles komentēt, bez mazai 1 vai 2 reizes turnīrā. Tur vienam otram tas būs, jo mums pārāk daudz komentētāji. Bet sanāk, ka turnīrs tagad jau gandrīz, 2 nedēļas jau griežās, 2 nedēļas. Faktiski. Nu jā, vairāk nekā pusi no spēlēm ir nospēlēts arī, jāsaka. Skumjas ziņas. Pirmā fāze, bet tagad jau būs druscītī mazāk tās spēles dienā, bet viņas būs stipri garšīgāks, ļoti iespējams, jau ar izslēgšanas fāzi ejot uz priekšu. Bet es saprotu, ka ritms ir labs, futbols ir labs, nav bijis pagaidām garlaicīgās spēles. Vai ir jau pieķēris sev pie domas, ka gaidam beigas? Jādomā vispār, kuru spēli nosaukt par garlaicīgāko. Mans kandidāts Čehija, Dienvidāfrika. Kaut gan tur bija goli, tur bija atspēlēšanās, tur bija arī drusciņi dejas. No Dienvidāfrikāņiem beigās kaut gan gaidīja vairāk tās dejas, bet kopumā tas futbols bija tāds ļoti smagnējs, ko skatīties. Kaut gan labā laikā Eiropai un arī Latvijai, bet šis tāds, manuprāt, kandidāts uz sliktāko spēli, jo tie 0-0, īpaši Spānija, Cabo Verde, tie bija jaudīgi 0-0, arī Beļģija, Irāna bija jaudīgs 0-0. Arī Ekvadora ar 15 citieniem rāmī bija jaudīgs. Spēles ir interesants, un tādā gadījumā tad mēs, grupas turnīrs vēl nav noslēdzies. Pavisam, vēl mēs tuvojamies tā fāzē, bet ja tev tagad jādod reiz ātrais rezumē, turnīra formāts attaisno to, ka tās spēles ir vairāk. Mēs par to esam runājuši jau pirms turnīra laikā, turpināsim par to runāt. Pareizais solis tik daudz komandas. Šobrīd jau skaidrs, tur var skatīties uz vienu otru komandu un teikt, kā tad šitie kaut kāda Katara, Uzbekistāna, kā viņi varēja tikt un kāpēc vispār ir tik daudz komandu, bet no citas puses mēs raugamies arī uz citām mazām komandām, kuras pārsteidz, gribētos teikt, ka jā, un arī forši, ka stadioni pildās, cilvēki atnāk, atmosfēra ir, un tas man pat vairāk pārsteidz, jo es biju ļoti bažīgs pirms turnīra. Un tagad es skatos uz pilnām tribīnēm, uz to, ka viss kārtībā, tur kaut kādas baigās aizķeršanās nav bijušas līdzjūtējām, tās problēmas, kuras ir varbūt ar loģistiku kaut kur pat vairāk Meksikā nekā ASV, bet tas tāds risināmus un ciešamus, un tas vairāk pārsteidz. Izskatās, ka šis turnīrs ieies vēsturē kā izdevies turnīrs. Tad rekords tiks pārspēts, tas ir diezgan skaidrs apmeklētības ziņā, vai ne? Jo spējas skaits vairāk, un tie stadioni ar, man liekas, ka ir liela, lai gan nav visi lielā. Daži tur 45,000, bet, tie lielie jau piepildās vienmēr. Jā. Tad, principā, to mēs varam likt ar pluszīm. Spēles interesantas. Jā, varbūt tie lielie dūži ārā nekritīs. Vismaz neizskatās, ka kaut kur kāds izlidos ārā. Urugvai mēs skaitam tomēr. Skaitās pie lieliem. 2-kārtējie pasaules kausa ieguvēja kaut gan sen, protams. Kad tas bija, jā? Tas bija diezgan pasiem. Bet ok, viņi ir stabili pasaules kausa dalībnieki, laikam mēs tā varam teikt. Dažreiz arī aizķerās. 6. gadā tur Austrālija zaudē. Tie lielie dūži pa lielam viss paliek, un mums turnīrs soļos priekš. Zini kā, daudz laika netērēsim, jo patiesībā mums ir ļoti daudz spēles bijušas, un tagad jau arī ir tā turnīra fāze klāta, kad paralēlās spēles tiek aizvadītas. Tas brīdis, kad mums ir jāsakārto vietas grupās, un arī šajā naktī bija 6 spēles, bet es vēl ne par šīs aizvadītās naktas spēlēm. Es arī uzreiz atgādinu, cienījamie skatītāji, klausītāji,
tagad, šodien, rīt un arī parīt, tā kā ir noslēdzošās grupas spēles, mēs katru dienu, visas 104 ar GO3, mēs būsim, mēs runāsim par futbolu tagad katru dienu, tad pienāks izslēgšanas spēles, tur atkal graficiņu drusciņu pieregulēsim, bet principā mums ir jārēķina. Latviešu mīļākais sportveids tomēr ir matemātika, mums jāsāk rēķināt tās vietas, pozīcijas, vispārējo. Bet pirms kā mēs ķeramies aizvadītās naktas spēlēm, bija līgo vakara futbols. Man liekas, tā tāda, ja ik pa 2 gadiem laba tradīcija izveidojas Latvijas sporta līdzekļu, plus mīnus, ja tur turnīri netiek covidēji pārcelt vai katrā netiek. Jā. Bet principā mums laba tradīcija, ka mēs tādu futbolu varam skatīties. Nezinu, man tas ir iegājies, man patīk, un es zinu, ka ļoti daudziem patīk. Un ļoti, ļoti daudzi man, neskatoties uz to, ka es svinēju līgo, zona pie manas mammas laukos nav pat labākā, jā, tēt, bet man nāca ziņas. Kas tas tāds bija? Sākam likt uzreiz Anglijas highlightus un Anglijas spēli pret Ganu. Tas bija līgo vakar futbols. Un šajā spēlē kaujiniecisks neizšķirts, bet patiesībā šī spēle varēja būt ar kādu rezultātu? Kā mēs to skatāmies? Mēs skatāmies, neiedot to iespējams sarkano, iespējams neiedot to 11 metru sūru sitienu. Bet Angļiem ar kur ir iespējas? Un arī Anglijas tur kosmiskais moments Keinam mača galotnē. Mēs daudz varam rēķināt, kas šeit varēja būt. Te ir tā epizode ar pendeli, jā? Jā, tā ir, jā. Tā ir pendela, jā. Jo te skaidrs, ka tiesnesis fiksē aizmuguri, bet aizmuguri jau ir pēc tam, kad jau kritušais spēlētājs mēģina arī kritienā gūt vārtus, bet trāpa pretiniekam, ne, bet savējām, un tad fiksēt aizmuguri, jo tur jābūt 2 futbolistiem arī, neskaitot vārdsargu tuvāk vārtiem no Anglijas izlases šajā konkrētajā gadījumā. Un kas šeit liek domāt, ka tā ir tāda tīra cīņa, man grūti saprast. Jo, ja to visu epizodu ņem vispēc kārtas, tad build-ups pašā sākumā, tur, kur atņem bumbu pārkāpumu nav, tālāk, kur bija šī piespēle diagonāli, tur aizmugurs nav, situācija ir soda laukumā, tur ir pārkāpums no Anglijas puses. Principā to mēs tā redzam. Ja bumbā nospēlēs vispār nav. Jā. Ja būtu situācija un laika, kad VAR sistēma nav, tad mēs varētu teikt, tiesnesis neredzēja. Jo viņš, laikam, skrēja pakaļ, viņš diezgan iepalika no tās situācijas, laikam, vairāk tā mazāk. Pozīcija, jā, un arī kaut gan asistents varēja redzēt, jo viņš tieši tajā pusē ir. Jā, mēs varētu pieņemt, ka varbūt vecos laikos nenosaukt. Labi, tagad pie VAR sistēmas tu vari paļauties, ka VAR sistēma to caurskatīs, bet es vienkārši, kāpēc man tā situācija arī krēm. No vienas puses, kāda starpība? Mēs skatāmies, baudām futbolu. Labi, nav starpība, tev jābūt visam taisnīgi, godīgi. Bet es godvārds dienu iepriekš aizstāvēju VAR, vienam savam draugam stāsto, ka ir tur godīguma princips un visu, un ka viņš samazina varbūtību un tā tālāk. Tad šāda epizode man baigi nepalīdz komunikācijā nākamajā reizē. Jo man sūta klausies, kur bija VAR? Kur bija VAR? Tu aizstāvēji Argentīnas spēles laikā, jo tur arī... Es to ne. Teorētiski, jā, tur arī varēja sodu fiksēt pirms pirmajiem vārtiem. Un kādu, kuras fāzes var skatās. Un ir tās kļūmītas, no citas puses šis formāts, var teikt, mazliet palīdz tiesnešiem. Tā kopumā, tur neiedeva pendeli, būtu gan uzvarējis, kas tas mainīja, ko tas mainītu, varbūt gan tur neuzvarētu Horvātus, Angļi panāktu pēc punktiem viņus, un tāpat būtu pirmajā vietā, kaut kā tā, tur kaut kāda rēķināšana ieslēdzās, ka playoffos būs šādas kļūdas daudz skaļākas, jo playoffos tā kļūda nozīmētu turnīra beigas vienai komandai. Šeit tomēr tāds formāts mazliet maigāks un pieļauj, ka tās kļūdas ātri vien aizmirsīsies. Jā, uzliekam vēl to bildīti, ko mēs noķēram, to stopkadriņu. Mums ir situācija ar to Anglijas spēli, ar to izklupienu. Vienkārši īsāk sakot, ja bumbā nospēlēs tur nebija, labi, ieliksim šo bildi, viss skaisti redzams, vai ne? Tad bumbā nebija variantu, ir dīži daudz nebija tur šajā situācijā. Bet ko mēs laikam no tām secināt? Tur, kur ir iesaistīts cilvēks, tur ir kļūdas. Un ja kļūdas ir, tad tās var būt arī ar visu VAR sistēmu. Jā, mēs arī zinām, kā var kļūdīties. Var vienkārši aizrunāt epizodi un pēc tam jau spēle atsākas un neko tur nevar labot. Vai arī tiesnesis laukumā var nosalpt agrāk nekā vajag un tur var neko nevar labot. Un šis nebija tas gadījums. Tur arī bija tomēr pauzīte, lai paskatītos un nedaudz piebramzētu šo situāciju. Bet, ņemot vērā arī, ka pasaules kausā ir tās starptautiskās brigādes, kur tur no vienas zemes puses ir viens tiesnesis, VAR tiesnesis, vispār no pretējās puses. Cilvēki savā starpā laikam nekad nav tikušies arī, tur varētu būt arī kaut kāds komunikācijas lietas.
ko mēs nezinām, bet to noteikti pārskata tagad FIFA un tie tiesneši, kuri pieņemsim, ka šeit kļūdījās un tie diez vai tiesās tālāk. Bet šis moments, viņš ir tiešām viņš ir tik pietiekami skaļš, kā viņam vajadzētu būt, vai viņš ir, nu, teiksim tā kā teica, grupā, bija kļūda, nav tik traģiski. Nu, tas tiešām varēja būt skaļāks, tas būtu izslēgšanas mačs. Te, turnīrs arī skrien tagad ar 6 spēlēm dienā, turnīrs skrien ļoti ātri un tam dēļ tur būs tā, ka pārslēgsies uz nākamo. Kā saka, nāks citi sūti, šī aizmirsīsies. Laikam, jā, Skoti tur, piemēram, skatīsies, ka viņiem tur kaut ko varbūt neiedavā mačā pret Brazīliju, kas tur vēl bija citos mačos. Viņiem arī kaut ko atradīs mazo sīkumiņu, kas izšķīra. Par citām spēlēm, tad soļojam cauri aizvadītajā naktī, tad mums noslēdzās arī Kanādas grupas spēles. Kanāda, Šveice aizvadīja savstarpējo spēli, pēc tam arī Bosnija, paralēli Bosnija, Katara. Tā sanāk ir B grupa un cepums tev par to, ka tu uzreiz spēles sākumā, par to, ka spēle notika Vankūverā, tu pieminēji Šveices un Kanādas hokeja duelis, bija sajūsmā vienkārši, es gandrīz kājās piecēlos. Ja man liekas, tik perfekts brīdis, tik perfekts timings, Sidnijs Krosbijs futbola pasaules kausā tiek pieminēts. Nezinu, kur vēl kaut kas tāds varētu notikt, bet es godīgi teikšu, es redzēju pirmo puslaiku, man patika tas, ko es redzu kopumā, bet īstā ballīte bija otrais puslaiks. Tur sižets, jā. Šveice uzreiz gūst vārtus. Otrā puslaika sākumā kanādieši drausmīgi nospēlēja aizsardzībā, nesadala spēlētājus un Vargas viens pats tur sitbumu stūrī. Pēc tam arī Manzambī sitiens, ar ko netiek galā vārdsargs 2-0 un Kanāda kaut kādā brīdī vienkārši ieslēdz un sāk spiest. Spiest, dominēt, nelaiž Šveici ārā no savas laukuma puses, veidot standartus, veidot tieši spriedzi pēc autiem, pēc stūra sitieniem. Un beigās knapi, bet izdzīvoja šveicieši pirmajā vietā grupā. Kaut gan pēc tam notikumi parādīja, ka varbūt arī bija izdevīgāk šeit otrajā vietā palikt, lai spēlētu pret Dienvidāfriku. Jā, jo Dienvidāfrika Kanāda būs tas duels, kas būs svētdienas vakarā TV6 un TV3.lv tiešraidē un arī ērtajā laikā, skatāmajā laikā, ar vienu spēli tikai tajā vakarā būs. Bet te par Šveici vairāk stāsts. Es gribētu saprast no tevis, redzot arī viņus laukumā, tas ir pirmās vietas kalibrs grupā, labi, šajā grupā var būt, bet kur tu redzi viņus citās grupās iekšā? Kāds ir tas spēks Šveicē? Jo tu vakar arī pieminēji, viņiem ir rekords, ne rekords, bet viņi pievienojušies pulsiem 4 fināla turnīri pēc kārtas pasaules kausa. Un cik viņiem sanāk ir ar lieliem turnīriem, ar Eiropas čempionātiem? Viņi 7 fināla turnīros tiek ārā no grupas. Tiek ārā no grupas, nav tikai kvalificēšanās, bet arī tikšana ārā izslēgšanas spēlēs, kur skaidrs, ka parasti Šveice zaudē pirmajā kārtā, reti kaut ko pārvar. Bet šoreiz izskatās, ka vismaz vienu kārtu viņi var pārvarēt. Talants ir arī svarīgākais bija tikt galā ar šo kungu, ar šo futbolistu, kurš gūst vārtus otros Manzambī, jo viņam ir ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz prasmi un arī viens no pieprasītākajiem Šveices futbolistiem. Ne tikai Šveices futbolistiem, vispār futbolistiem būs vasaras tirgu. Viņam nav jau tā slava, ka viņš ir drusciņ tāds nesavaldāms ērzeles, kurš tur skrien uz visām pusēm, ka viņu grūti savākt vienā maisā ielikt kaut kur. Džaka viņu mēģina savākt. Nevienmēr sanāk. Pirmajā spēlē nesanāca. Tur Džaka arī viņu kritizēja pēc pirmās spēles. Pēc tam viņš otrajā izgāja uz maiņu, gūst 2 vārtus, tagad gūst vēl viens. Es teikšu, Manzambī ir kandidāts numur 1 šobrīd, lai dabūtu labākā jaunā spēlētāja balvu. To, ko savāca Enzo Fernandes iepriekšējā fināla turnīrā. Jo mēs redzam, ka top izlases nav jau tā, ka tur būtu 20 gadnieki, kuri spīdētu šobrīd. Labi, ir Lamīns Jamāls skaidrs. Lamīns Jamāls pamodīsies pēc traumas. Viņš būs galvenais konkurents Manzambī, tāpēc šo vēl pieturēsim, bet jā, viens no šiem 2. Es vienmēr dzirdu vārdu Šveice. Futbola sakarībā, man liekas, tur tā kā komanda parasti ir laba, bet laba tas ir laba, ka viņi piedalās, viņi ir kaut kur tur pie tām lielajām izlasēm, bet viņi neiekodīs viņām. Šī izlase ir tā, kas var pārsteigt. Es nezinu, ko nozīmē pārsteigt. Pusfināli viņi var sasniegt, viņi uzvarēja grupu. Viņam ir tāds klusais mērķis, jo labākais sasniegums ir ceturtdaļfināls, viņi grib tālāk tikt šo vēsturi sarakstīt. Bet kaut kur aizsardzība drusciņ jau noveco ar Akanji priekšgalā, man liekas, tas varētu pievilkt, bet arī jautājums, kā tur sirds izveidosies. Ceturtdaļfināls, es teikšu, varbūt, augstāk laikam nē, bet mēs vēl dzirdēsim par šveiciešiem, par Manzambī. Mēs dzirdēsim šajā turnīrā. Džaka gan jau vēl kaut ko izpildīs, arī noteikti kaut kādus skaļus vārdus pateiks.
Un Šveice tomēr vairākās grupās būtu pirmajā vietā. A grupā būtu pirmajā vietā, varbūt arī pret šo Brazīliju. Tīpaši pirmajā kārtā kaut ko varētu izdarīt vairāk nekā Maroka ar to savu pusstundu dominēšanas. Ejam uz Bosnijas Kataras spēli, līdz ar to paralēli pieķersim vēl Kanādas lomu šajā visā. Bosnija pirms šī turnīra es ar Jānu Pakalnu runāju, un viņš teica, ka Bosnija varētu būt viens no tiem tumšajiem zirdziņiem pasaules kausa fināla turnīrā, tomēr viņi Itāliju ir izslēguši un kaut ko viņiem vajadzētu tomēr prast izdarīt. Bosnijas 4 punkti. 3. vieta, viņi ir iekšā nākamajā kārtā. 4 punkti ir tā līnija ar drošību. 3 punkti mēs te sākumā runājām, ka vajadzētu būt visam pareizi, vai ne? Nu jā, viņi jau, principā, 3 izlasēm ir priekšā šajā tabulā, ja mēs rēķinām, ka tur, visur ir 4 punkti visām izlasēm, bet skaidrs, ka būs vēl grupas, kuru nebūs 4 punkti 3. vietai. Var teikt, šonakt Bosnija garantēs izslēgšanas spēles sev. Tas tāds arī gluži kā bankā prognoze, kas piepildīsies. Un 4 punkti, jā, principā maksimums, ko šī izlase varēja izspiest šajā grupā ar katru Šveici, Kanādu. Neizšķirts pret Kanādu ar atsišanos otrajā puslaikā. Tiešām bez maz vai varoņu darbs, bet šī izlase diez vai ir spējīga uz ko vairāk. Nav vairs tie gada Džeko. Jā, ir talanti kā Alej Begovičs, kā Bajraktarevičs, arī Raimonda Kroļa komandas biedrs Mehmičs šajā turnīrā uzspīdēja ar 2 gūtajiem vārtiem. Bet tomēr pārāk pragmatiski spēlē. Šī komanda pārāk vienkārši 4-4-2, un tur visticamāk būs ASV. 8, nebūt 16 daļu finālā. Tur visas statistikas platformas rāda, ka 99% ka būs Bosnija, Hercegovina pret ASV. Un ASV, es domāju, ka šī komanda neapturēs. Jā, tad ir arī tāda epizodes no šīs spēles. Katrai labi izskatījās, jā, cik man Kārlis Krēgers stāstīja, kurš šo spēli komentēja. Katrai bija momenti, katra varēja arī tur 2-2 taisīt, un arī otrajā puslaikā varēja izspiest vairāk. Šeit tiešām katrieši pat mazliet pārsteidzam mačā. 3-1 gala rezultāts šim duelim. Bosnija pret Kanādu. Punkti abām komandām grupā ir vienādi, bet mēs vienā plauktiņā viņus neliekam. Es teikšu, ka Kanāda drusciņa augstāk, bet tikai drusciņa. Ja būtu Konē vesels, ja viņš nedabūtu to traumu pret katru, es liktu Kanādu tiešām augstāk. Konē pārāk svarīgs spēlētājs vidus līnijā, lai Kanādu liktu tagad prognozēt viņiem 4. finālu Kanādai. Es domāju, 8. finālā viss arī beigsies. Bet ja viņiem pirmā kārta patīkam pret Dienvidāfrikas Republiku. Jā, pirmā kārta viņi pārvarēs, bet 8. finālā tur laikam spīd Nīderlandē vai Marokā, un tur nebūs. Jā, tas ir Nīderlanda, tur nepaklūp un netiek pret Brazīliju. Arī, jā. Tur Japāna var izšaut. Jā, tur drīz kaut kas vēl būs interesants spēles, pie tā mēs ātri pieķersimies druscītī vēlāk. Ķeramies klāt pie nākamajām spēlēm, kas jau bija 1 naktī. Mums bija Brazīlija un Skotija. 3-0 Brazīlijas izlasē izdevās izcīnīt pietiekami pārliecinošu un, gribētu pat teikt, kaut kur graujošu uzvaru šajā futbola spēlē, bet, ja tev jāiedod ir ātri tā atbilde par Brazīlijas izlasi, viņa apliecina savas kvalitātes vai ir jautājumi, jo bija jautājumi pēc tām iepriekšējām spēlēm Brazīlijai. Labi, Maroka bija 1-1, Haiti 3-0, 3-0 tagad pret Skotiju. Vai Ancelotti vadītā komanda ir pareizajā virzienā ar domu, ka viņi kaut ko var izcīnīt šajā turnīrā? Es gribētu teikt, ka vienkārši pretinieki pagaidām nebija tie, lai mēs varētu kaut ko secināt. Šajā mačā pret Skotiju Brazīlija tikās pret advancēto Latvijas izlasi. Skotija forši turēja bumbiņu. Kāpēc? Skotija izspēlēja no vārtiem, ar visām piespēlēm atveda 2 vārtus. Tur paveicās, ka vienas neieskaitīja. Tā kā spēlēja Latvijas izlase Paulo Nikolato vadībā, itāļu speciālista vadībā, un pēkšņi šādu futbolu izdomāja spēlēt Skoti. Atteicās no savas identitātes. Bija tiešām gari nogriežņi, kad Skoti kontrolēja bumbu, brazīlieši tikai gaidīja, lai mēs to uz priekšu Viniciusam, lai viņš aizskrien, no Rājans arī, kurš bija pamatsastāvā šajā mačā. Galu galā viņi arī izdevās uzspīdēt, gūt 2 vārtus, vēl bija viena neizskaitītie starpā, un arī otrajā puslaikā bija daudz pretuzbrukumu. Skoti kaut gan, jā, var teikt, ka viņi izskatījās simpātiski spēlēt futbolu, bet kopumā tā nav tā taktika, ar kuru uzvar pasaules kausā mačā pret Brazīliju un arī tiek ārā no grupas. Izskatās, ka Skotija varētu būt tā pirmā uz robežas izlase, kas netiks ārā. Labi, mēs vēl redzēsim tabulu, tur vēl daudz izmaiņu būs šajās 3 dienās. Bet šis mačs, man liekas, vēl tomēr neliecina kaut ko daudz par Brazīlijas izlasi, jo te arī
jāskatās, kā spēlē pretinieks, tieši kādā veidā spēlē pretinieks. Jā, Skots pieminēja tādu viņu spēles manieru iegriez pamatīgi, laikam, šajā spēlē. Tas bija bailes, laikam, pret Brazīliju. Ja? Mēs tā to varam Es nosaukt. pat neteikšu, ka bailes, man liekas, tieši pretēji. Ja būtu bailes, tad viņi kaut kā iespiestos, viņi sūtītu vēl vienu aizsargu klāt. Arī kaut kādu sastāvu izvēle bija diezgan dīvaina. Tīrnī atstāja malā, lika Makenu starta sastāvā, kaut kā tur arī šķiet netrāpīs Stīvs Klārks. Un galu galā tur varēja Brazīlija taisīt arī 4-0, beigās 5-0, kas vēl samazinātu tās Skotu izredzes, jo tur skatīsies vārtu starpību. Īstenībā, jā, šī spēle arī bija interesanta pie 0-3, jo tu skaties, tu redzēji, ka varbūt tomēr Skotiem tas viens vārdu gums atnāks, tur Maktominēm bija iespējas, vai arī tieši pretēji Skoti vēl iegāzīsies uz kādu pretuzbrukumu un gūs vārtus. Brazīlija tieši. Endrikam bija tur arī labs moments beigās. Jā, Neimārs arī izgāja. Arī jā, Neimārs iznāca. Sita viņš pāris. Vienreiz viņš uzta noteikti, bet skaidrs, tur vairāk emocijas bija. Kā publika viņu sagaidīja, tur bija ovācijas. Bet tagad, labi, Neimārs uznāca, solīja jau, ka tas notiks uz šo spēli. Viņš parādās vēl turnīrā laukumā? Vai šis bija tīri tāds parādīšana, ka viņš ir ar komandu, viņš tāds drusku kā tāds talismans nesauksmes, būtu necienīgi, bet kaut kāda drusciņ tāda pastarpinātā loma viņam ir šajā visā pasākumā. Nu, es teikšu, droši vien parādīsies tam dēļ, ka Rafiņa ir savainots. Jautājums, vai Rafiņa vēl spēlēs šajā turnīrā. Tur ir nepieciešama kaut kāda vēl enerģija uzbrukumā, un Neimārs to var iedot. Bet ne uz visu laiku, tur atsevišķi nogriežas. Nē, skaidrs, ka otrajos puslaikos galotnēs atkarībā no spēles scenārija, no spēles profila, kā bieži vien saka Adrians Guļa, Rīga treneris, profile of the game, un tad Neimāram būs iespēja iekļauties šajā profilā. Paralēlā spēle, pie tās trešo vietu tabulas mēs druscītiem vēlāk jāaizies šim pasākumam vēl cauri. Maroka, Haiti, un ja mēs ieraugu, ka spēlē šīs komandas, Maroka, ņemot vērā, kā viņi nospēlēja Brazīliju pirmo spēli, tad man uzreiz bija sajūta, ka ok, Marokai vajadzētu arī sakārtot šo visu diezgan komfortabli. Pieceļoties no rīta, ieraugot šo rezultātu, likās, kas te ir noticies? Kas tur notika? 4-2, Maroka uzvar, bet Haiti 2 vārti, un tas scenārijs pietiekami interesants. Nu, cik varu saprast pēc statistikas un arī pēc momenta apkopojuma, ko redzēju pārtraukumā, jo skatījos Brazīlijas spēli, tad Marokai momenti, Marokai iespējas, vārds kaut ko pavelk. Haiti izmanto savas retās izdevības, kūs 2 vārtus, otrie vārti arī ar fantastisku tālstienu. Bet Maroka tāpat nodominēja, plus arī Marokāņi mazliet parotēja sastāvu atsevišķās pozīcijās. Nebija arī tiešām iedziļinājies, vai tur kaut kāds mikrotraumas vai stratēģija, bet tur Mazraoui bija rezervē arī Boadī, par kuru tagad arī interesējās visi lielie klubi, ieskaitot Madrides Real. Bet ar visu to Marokai ļoti liels resurs, un tas resurs arī nospēlēja uz 4 gūtiem vārtiem maču turpinājumā. Ko vēl gribētos teikt? Nu jā, Haiti vienkārši nevajag domāt, ka tie kaut kādi amatieri, salinieki un tā tālāk. Tur daudz spēlētāju, kuri dzimuši izauguši Francijā, spēlē Eiropas top 5 līgās, un tā izlase ir diezgan solīda. Arī to rādīja mačos pret Skotiju un Brazīliju. Tur īstenībā tajās 2 spēlēs, varbūt ne punktu izteiksmē, bet rezultātu izteiksmē Haiti bija pelnījis vairāk. Lūk, arī šis vārtu gūms iespaidīgāks no Izidora, Sunderland uzbrucējs, kurš tieši pirms šī pasaules kausa dabūja Haiti futbola pilsonību un arī izcēlās. Jā, sastāvs ir pietiekami interesants. Kaut vai, Wolverhampton varbūt nav pats labākais piemērs, bet Wolverhamptons pārstāvi tur Sunderland un tā tālāk ir arī Haiti, un te pieminē top 5 līgas, un ne tikai ar Anglijas Premier League mēs varam apstāties par Haiti. Bet par Maroku, Marokas izredzēm mēs jau pirms turnīra runājam, ka tā ir šī kontinenta, proti Āfrikas viena no galvenajiem spīdekļiem. Labi, mēs par Brazīliju teicām, ka varbūt nav pagaidām tās spēles, pēc kurām varam secināt. Bet par Maroku mēs kaut ko varam secināt? Mēs varam secināt, ka Maroka ir jaudīga. Ir tīpaši tad, kad ieslēdzas, ir kaut kādi nogriežņi, kad Maroka mēģina to spēli kaut kā nobremzēt, nomierināt. Vēl grūti saprast, grūti atkost viņu treneri, ko Maroka ieguva tikai pirms šī fināla turnīra, jo iepriekšējais atkāpās pēc zaudējuma Afrikas Nāciju kausa finālā, kuru beigās Maroka uzvarēja, bet tas jau cits stāsts. Jā, treneris laikam vajākā pozīcija šā izlasē, jo spēlētāju resurss ir ļoti iespaidīgs. Un jautājums, kā treneris tieši ar šo resursu izslēgšanas spēlēs apiesies, jo tur var uzreiz iekrist Nīderlande, var arī Japāna, bet Nīderlande pagaidām tāds reālākais variants pēc visiem procentiem arī
turot prātā, ka Nīderlanda spēlēs pret Tunisiju, kas ir absolūts, varbūt, turnīra izgāšanas stāsts. Un, jā, Maroka, Nīderlanda, to mēs gaidām. Es teikšu, manuprāt, tā ir gaidītākā spēle 16. finālā, kas visticamāk kļūs oficiāli, legāli un skaidri zināma tieši šonakt. Galvenais treneris Marokā ir vietējais speciālists. Mohameds Soah bija pareizi, ne? Nu, jā, tur bija pirms tam Regragi, kurš vispār arī vietējais, kurš vienkārši Francijā izauga kā speciālists. Ir kaut kādas aizdomas, kāpēc viņš var. Labi, sastāvs mēs skaidrs, mēs jau runājam, ir fantastisks Marokai, bet ir jau kaut kādas situācijas vai momenti bijuši, kas liek domāt, ka viņš varētu nopeldēt. Nu, īsti nē. Tāpēc to arī ir tā doma, ka kaut kur viņš varētu nenomenedžēt to sastāvu, kaut kur nokavēt ar maiņām, vai tieši pretēji veikt pārāk agras maiņas, kādu līderi nosēdināt. Šeit diezgan smalka robeža visur var būt. Pasaules kausa fināla turnīrs, tomēr izslēgšanas spēles, tur īstā ballīte sāksies. Maroka tad ar vienu no favorītiem joprojām spēka rangā. Kur tev viņi atrodas plus-mīnus? Pirmajā desmitniekā stabili, varbūt arī pirmajā septītniekā šobrīd. Tas ir 7. Okay. Nu, es kaut kā mēģināju. Neielikt tajā lielajā sešniekā. Atstāsim vietu pārsteigumam. Labi, viena no šī rīta, nu jau jāsaka, rīta spēlēm mums ir Dienvidāfrikas futbola izlase, kas tikās ar Dienvidkorejas izlasi un ar rezultātu 1-0 Dienvidāfrikai izdevās izcīnīt panākumu. Šī spēle ieved iekšā izslēgšanas spēlēs Dienvidāfriku. Pirms turnīra, kad bija pirmā spēle ar Meksiku, un redzot, kā Meksika lielā mērā arī darīja, ko gribēja, gluži tā, bet bija ļoti pārliecinoši tajā spēlē. Likās, ka būs tā kā paldies par dalību Dienvidāfrikai. Un pēc tās spēles visi rakstīja, visi sacēja, šķiet, ka tieši pēc tās spēles Aleksandrs Čeferins, UEFA prezidents, teica, ka no Eiropā iedodiet kvotas vairāk. Kāda Dienvidāfrika, lai spēlē, kas tur Kosova netika vai Itālija pārspēlēs, kas zaudēja, kāpēc Dienvidāfrikai jāspēlē ar savu futbolu sniegumu, kas tika parādīts pirmajā spēlē, un par to runāja visa pasaule. Un arī turpat Dienvidāfrikāņiem kopā ar vēl vairākām asociācijām bija kolektīvā vēstule, kurai viņi tur pretī vērsās UEFA prezidentam par šādiem izteikumiem un ievējošiem. Bet arī pašā Dienvidāfrikā pēc pirmās spēles bija ļoti daudz kritikas, un tur bija ļoti daudz jāskaidrojas gan Hugo Brossam, gan arī Viljamsam, viņu vārdsargam, viņu, teiksim, tās pilgtākajai zvaigznei par to, kā komanda nospēlēja pret Meksiku, pret Čehiju. Jau bija labāk, un šeit, cik saprotu arī, cik man Kārlis stāstīja, es komentēju paralēlo spēli, tad šajā spēlē labi izskatījās Dienvidāfrikā, arī viņam bija momenti pirms gūtiem vārtiem, kamēr korejiešiem tiešām smagnēji tas viss klājās, un tiešām iespēja nebija daudz gūt vārtus, un beigās otrajā puslaikā vēsturiski vārti Kipras futbolam, jo guva vārtus Kipras čempionāta futbolists pirmais vēsturē pasaules kausa fināla turnīros no Kipras augstākās līgas, kurš iest vārtus. Ok, šis ir spilgti. Par man personīgi Korejas komanda, skaidrs, ka spēka rangā man viņi bija faktiski likt 2. vietā, tur viens otrs zināms spēlētājs arī šajā izlasē. Labi, tu nekomentēji tieši šo spēli, bet kur bija viņu klupšanas akmens pagaidām? Labi, viņiem ir 3 punkti, viņi teorētiski vēl var būt. Viņi gan jau arī vajadzētu būt, ja? Jo viņi ir priekšā Skotiem pēc starpības. Viņi būs vai nu kaut kāda 6., 7., 8. rangā. Tev ir jāapsteidz 4 izlases, lai tu būtu iekšā. Nu, tad tev vajag, lai sliktāks gūto zaudēto vārtu bilance, tev ir 3 punkti -1 šobrīd. Nu, vienu viņi jau ir apsteiguši. Jā, tad tā ir Skotija, tev tādējādi ir sekot līdzi. Bet Korejas komanda, es nezinu, man personīgi tiešām likās, ka viņi kaut ko vairāk, labi, varbūt pārāk skriet priekš, kad tu saki, viņi arī visticamāk tiks arī izslēgšanas spēju kārtā, bet neatstāja pārliecinošu komandas iespēju. Un tas nav stāsts tikai par šo pēdējo spēli. Pirmajā spēlē tieši pretēji. Viņi atstāja pārliecinošu iespēju pret Čehiju, kā viņi kontrolēja bumbu, kā viņi arī norēģēja pēc ielaistiem vārtiem, izskatījās ļoti pārliecinoši. Ne, tur tā niansīja, ka viņi bija tie, kas pirmie ielēja tos vārdus. Jā, bet arī viņi pirms ielaistiem vārtiem dominēja tajā spēlē. Koreja tiešām izskatījās jaudīgi, bet varbūt arī tā ir Čehijas problēma, jo mēs redzējām pēc tam nākamās Čehijas spēles. Maču pret Meksiku es neredzēju tādā pilnā apjomā, tikai to vārdsarga kļūdu pamatā.
vai varēja gaidīt vairāk, tur tāds grūts stāsts arī, cik saprotu, Dienvidkorejā pašā nav sevišķi priecīgi par to, kurš ir treneris, ka viņi gribēja arī kādu ārzemes speciālistu atkal, lai atkārtotos 2002. Gada stāsts, jo tur bija Gus Hiddings no Nīderlandes, un bez mazliet, ka tas korejietis, kurš vada šo izlasi, tikai tāpēc, ka viņš ir korejietis, un tur tā kaut kā, Sons izskatījās vāji, arī tajā mačā par Čehiju, kuras teica, ka Koreja bija laba, bet tajā mačā labs nebija spožākais spēlētājs šīs valstsienības vēsturē, un Sona forma, tas varētu būt tas klupšanas atmukas, ja būtu jāmeklē kaut kāda viena atbilde. Viņiem būs laiks, iespējams, lai šo visu pamainītu turnīru turpinājumā. Vēl pēdējā spēle, kas bija aizdītajā naktī, mums bija Meksika un Čehija. Meksika-Čehija 3-0. Šo spēli arī pa brītņiem uzslēdzu vēl fonā paklausīties. Pirmais puslaiks, paklausīties tāpēc, ka es braucu pie stūras, es neskatījos ekrānā, bet skaņas klausījos. Ļoti labi uzbūvēts, komentējot tas vizuālais, kas tur notiekās. Meksika pirmā puslaiku nospēlēja 0-0, un otrais puslaiks tur 3 gūtie vārti, turklāt otrā puslaika sākumā diezgan ātri 2 tika gūti. Kas mums šeit, kāds vispār bija Meksikas sastāvs šajā spēlē, ja viņiem palielam, ja viņi jau... Puses teikšu. Yeah. Tur 4, es teikšu, pamatsastāvs spēlētājs viņi pietaupīja vienu aizsargu, vienu pussargu, vienu uzbrucēju un vienu malējo spēlētāju, kuram dzeltenā kartīte un kuram nedrīkstēja dabūt otro, lai neizlaistu pirmo play-off maču. Tāds miksēts sastāvs, 2 futbolisti Čavas un arī vēl viens galotnē gūs savus pirmos vārtus izlasē. Īpaši brīdis arī Ochoa nāca uz maiņu, 40-gadīgais otrajā puslaikā, tur vienkārši viss stadions uzsprāga ovācijās, katrs pieskāriens tur bija sagaidīts ar ovācijām, un kā arī viens no šiem pieskārieniem atnesa gūtos vārtus. Pēc garās piespēles galotnē Ochoa tieši viņš iesāka 3. vārtu gūmu, šo uzbrukumu, un forša atmosfēra, forša Meksika, Čehijai tikai, es teikšu, pirmajā puslaikā bija jaudīga, kur viņi uzbruka, kur tas jaunais uzbrucējs Vešinskis parādījās, kamēr Šiks tikai uz maiņu nāca. Faktiski arī līderu forma, kas daudz ko izšķira pasaules kausā. Ja Čehijam Součiks un Šiks 3. kārtā nāk uz maiņu, un ne tāpēc, ka viņi ir traumēti, bet tāpēc, ka viņi ir slikti šajā turnīrā, tas arī parāda, ka Čehija šajā turnīrā īsti uz ko nevarēja cerēt. Arī šādā grupā, kur ir Dienvidāfrika, kur ir Dienvidkoreja, kur ir Meksika, kur nav varbūt kāds supergrants. Kāpēc viņiem tāda forma? Kāpēc viņi nav labi? Grūti spriest, jo klubu sezona Šikam izcila, Součikam, cik varēja, viņš vilka to West Ham United, bet izlasē pasaules kausā kaut kā sabruka. Jo Čehija arī manā prātā spēka rangā, ne jau kaut kas baigi diži augsts, bet šajā pozīcijā es kaut kā neprognozēju, ka viņi noslēdz grupu, droši vien, ka par Dienvidāfriku mēs runājam pirms tam un to pašu sākumu. Ochoa arī. Ochoa, starp citu, arī Kipras čempionāts. Jā, 2, un viņi arī komandas biedri ar to Dienvidāfrikas vārtu guvēju, un principā Limassols AL komanda šajā rītā bija karstākā komanda pasaulē. Uzreiz ir Kipras čempionāts. Tas tik daudz tās mēmas un tie jociņi bijuši, ka 4 gadus neko nedzird, un tad pienāk pasaules kausa fināla turnīrs, un tad parādās tas čalis no Meksikas izlases jau Ochoa. Bet viņš reāli uzspēlēja A sērijā, viņš uzspēlēja Portugāles čempionātā, augstākajā līgā, viņš uzspēlēja Kipras čempionātā šajā laika posmā. Vienkārši fenomenāli. Bet viņš ir atkal ierindā. Meksika spēka rangu dod man tagad. Labi, top 12. Top 12. Tad viņi ir zem Marokas, bet viņi ar savu ritmu, ar to mājinieku statusu. Jā, viņam 2 spēles mājās. Ja viņi pārvar pirmo kārtu, viņi arī 8. fināli, iespējams, pret Angliju spēlēs mājās. Meksika, Anglija, tas būs wow mačs. Garšīgi, tu jau esi izreikinājis, kurš tur ko izskatās. Tur tas iets, jo Anglija diez vai paklups pret Panamu, un Anglija uzvar grupā. Meksika savā grupā jau ir uzvarējis, un tam dēļ tur tas bīdās. Sāk jau bīdīties. Meksika, Anglija būtu skaists, bet futbols ir skaists ar to, ka tur daudz pārsteigumu skatīsimies. Jā, tur teorētiski Anglija Skotija var tikties 8. finālā, jo Skotija tieši iekrīt pret Meksiku, ja Skotija tomēr kļūst par to labāko 3. vietu. Labi. Tas ir par 8. finālu, mēs ne jau par 1. Jā, par 8. finālu. Ja Skoti pārvar Meksikas barjeru tieši, un bez tam baigais pārsteigums. Skotija, Anglija, Mehiko Azteka stadionā. Baigais pārsteigums tomēr vajadzīgs. Labi, liekam iekšā 3. vietu tabulu. Re, ka mums ir 3. vietu tabulu.
Labi, jautājums, cik mēs šobrīd no šī visa kaut ko varam arī paņemt, tāpēc, ka ir 3 spēles nospēlētas komandām, ir atsevišķām komandām arī ka Bosnija ir ierakstījis, ka viņi jebkurā gadījumā tiek tālāk. Es nezinu, vai tāds var būt tā bultiņa uz augšu, bet labi, tas ir varbūt, mēs aizņēmāmies šo no flashscore, es aizņēmos. Nu, jā, sāk domāt, jā. Nu, Bosnija noteikti priekšā Senegālai, noteikti priekšā Skotijai, priekšā Dienvidkorejai. Un tad jāizdomā vēl viena komanda, ko viņi var apsteigt. Nu, varbūt tā grupa, kur Urugvaja, Spānija un Cabo Verde. Tur, laikam, pareiķinot, varētu būt, ka 4. vietai, ka 3. vietai nebūs labāka bilance, ja to matemātiku jāizdomā. Bet no šī saraksta, skaidrs, kā jūs teicat, ir komandas, kurām ir 2 spēles, komandas, kurām ir 3 spēles, kur Skotijai 3 jau Dienvidkoreja arī šajā sarakstā ir iekšā. Te jau diezgan daudz, kas var pamainīties. Mēs baigi no šī pagaidām neko pieņemt nevaram. Vai arī tu redz, ka šeit jau ir tie, kas tiešām būs 3. vietās, jautājums tikai ar kādu bilanci. Ka bez Bosnija tiek Paragvaja, Austrālija pa 3 punktiem. Ja tā spēle beidz neizšķirta, tad Paragvaja ir -2. Un Paragvaja nevar apsteigt Bosniju. Jā, Bosnija ir iekšā. Viss pareizi, jā. Tagad tā matemātika man ieslēdz. Paldies, ka tu to patiesi vienmēties, un cilvēks nav gulējis. Viņš matemātiku liek kopā ideāli. Jo es vienkārši podkāstu sākumā teicu, ka nē, Bosnijai vēl nav garantēta tā vieta, bet tagad es saprotu, ka tā matemātika nostrādā, kas ir garantēta. Apstiprinājums. No šī saraksta, ko mēs redzam šeit, labi, skaidrs, ka Senegāla taču nebūs. Viņi būs jau augšā, ar ko viņiem tagad jāspēlē. Viņi, es domāju, graus Irāku. Viņi dabūs sev varbūt pat pozitīvu vai neitrālu bilanci. Viņi varētu apsteigt Koreju, Skotiju šajā tabulā, un tad gaidīs citas grupas. Jā, es tūlās varu vaļā savu kalendāru, jo mums te arī tās spēles 3 jau būs diezgan daudz. Ja sanāk vēl tādā gadījumā, Ekvadora. Ekvadora paliek ar... Viņi tikko ar Kirasau nospēlē neizšķirt. Rekomendēs jau vēju. Ekvadora ir Vācija. Vācija nerotēs. Vācija, cik saprotu, nerotēs daudz. Nagels man saka, ka jābūt spēlētājiem tonusā. Atkal turēs Undevu rezervē. Tas nozīmē, Ekvadoras izredzes līdz ar to stipri samazinās. Un tās 3. vietas situācija varētu būt aizdomīga. Jā, 3. vieta tajā grupā ir tāda, ka Skotijai jāfano par Vāciju. Skotu faniem. Tīri teorētiski no šīs grupas varētu būt tā, kas ir E-grupa, Vācija, Kodivāra, Ekvadora, Kirasau. Mēs neredzēsim 3. vietas komandu, kas izkļūst ārā. Vienīgi, ja Kirasau, Kodivāra neapspēlē. Potenciāli varbūt, Vācija 7, Kodivāra 6, Ekvadora 2, Kirasau 1. Šāda tabula var būt šajā grupā. Tad 3. vieta ir ārā. Jā, šīs ir vispotenciāli lielākais variants, ka tā varētu notikt. Kongo Demokrātiskā republika arī šajā sarakstā. Kongo Demokrātiskā republika mums spēlē kā grupā ar Portugāli, Kolumbiju un Uzbekistānu. Kolumbija jau nodrošinājusi izkļūšanu. Portugāle ir ar Kolumbiju tiek saistīs nākamo spēli, un tad Kongo Uzbekistānu vēl spēlē. Kongo tātad Kongo Uzbekistānu lūdzu iedod. Kongo man nepatika pret Kolumbiju. Īstenībā, Kolumbija bija diezgan nospiedoša. Kolumbija arī. Bet pret Portugāli nospēlēja neizšķirt. Pret Portugāli tieši pretēji. Kongo izties labi. Portugālija bija pat mazāk sitienu tajā mačā nekā Kongo DR. Un kā jau arī Uzbekistāna. Kaut gan es tur ticēju, ka šī komanda varētu būt tas no jaunpienācējiem, kas tiks izslēgšanas spēlēs tagad. 1-3-0-5. Jā, Uzbekistānas situācija ir tāda, ka tur ir mazāk nekā 1%. Jāuzvar ar lielu rezultātu pret Kongo un jācer vēl, ka tur sagies citās grupās rezultāti. Tā kā Uzbekistāna var teikt, ka ir ārā, bet Kongo ir jāuzvar. Kongo ir jāuzvar, jāsņemās. Ja viņi to izdara, tad viņi arī tiek izslēgšanas spēlēs. Un, man liekas, Kongo bija pret Angliju. Tas mačs potenciāli pēc tās ieta, pēc visiem tiem aprēķiniem. Kongo bez liekam iekšā. Beļģija arī, es domāju, mēs kopumā liekam iekšā pareizi. Tur Jaunzēlanda, jā, pēdējā kārtā. Kaut gan Jaunzēlanda arī šajā turnīrā spēlē virs tām gaidām. Virs vidējā līmeņa. Ja. Beļģija tieši pretēji zem vidējā līmeņa. No Irāna 0-0. Jā, tur De Bruyne kaut kā, skaidrs, viņš ir tāds, kāds ir bijis visas sezonas garumā, viņš nespīd. Doku arī ar to, ka viņš tur brauc atpakaļ uz Franciju pie sievas un uz brīdi izkrita no ierindas, nezinu, kāds viņš atgriezīsies atpakaļ. Tas arī var būt tāds stāsts. Trosārs arī izskatās nedaudz saguris, un kaut kur tur arī viņam bija visādas problēmas privātajā dzīvē pirms šī fināla turnīra. Un kaut kā Beļģija atkal tāda nestabila tieši no spēlētāju stāvokļa viedokļa šobrīd. Un te mums nonāk līdz interesantai situācijai ar Cabo Verdi, jo viņi ir grupā ar Spāniju, Urugvaju un Saudārābiju. 2 neizšķirt 2 spēlēs.
Un viņiem ir jāspēlē ar Saudārābiju. Saudārābijā 1 punkts, Kabo Verde, Urugvai 2 punkti un Spānija 4 punkti. Te mēs varam nonākt līdz situācijai, ka Kabo Verde ir numur 2 komanda šajā pasākumā. Bez uzvarām, jā. Bez uzvarām viņi to var arī izdarīt. Un tad sanāk, ka arī no šīs grupas teorētiski mēs varam sagaidīt situāciju, kad nav pietiekams punktu skaits, kas būtu 3 punkti, teiksim, lai tu atrastos top 8 šo 3. vietu sarakstā. Nu, šī grupa vispār, man liekas, viltīgākā visā Nu, turnīrā. Jo pirms turnīra mēs arī ar kolēģi Jānu runājām, ka Spānija un Urugvai laikam būs garlaicīgs mačs, jo Spānija un Urugvai uzvarēs pirmās 2 spēles. Tur būs 6 punkti vienai, 6 punkti otrai. Un tad viņi tur rotēs sastāv tajā 3. kārtā, nosēdinās līderus tur. Vēl Verde ar Bēnu nestiksies futbola laukumā un arī ārpus tā, lai viss būtu mierīgi, lai turnīrs turpinās mierīgi abām izlasēm. Bet tagad izskatās, ka šajā grupā jebkurš var būt 2. vietā, varbūt Spānija, bet arī Spānija. Spānija varbūt arī 3. teorētiski. Spānija, Urugvai, jā, tur nav jau tā, ka Spānijā būs viegli, jo Urugvai nebūs ko zaudēt. Urugvai būs obligāti jāuzvar tas mačs. Nu vai, ok, neizšķirs, tur teorētiski arī var derēt, lai būtu kā 3. vieta iespējams. Bet jā, tā spēle, es teikšu, gaidītākā no visiem atlikušajiem. Plus Portugāla, Kolumbija. Portugāla, Kolumbija arī būs top par 1. vietu un par to sietu, kur Messi ar Ronaldo satiekas 4. finālā. Skaisti. Nu, tā labi, ieliekam vienā maisā 3 punktniekus. Te mums ir Skotija, Paragvaja, Alžīrija, Dienvidkoreja, Horvātija, Zviedrija. Nu, mēs par dažām šīm izlasēm jau runājām. Nu, ja tev jāpaņem tie, kuriem šobrīd ir tie 3 punkti, kurus tu redzi iekšā plēfos un kurus tu redzi ārā no plēfiem. Ja tev ātri jāuzmet tāds, tad tā ir no 7. vietas līdz 2. šobrīd. Nu, liela čupiņa, bet, nu, zin kā. Nu, liekam Ekvadoru, liekam Skotiju, liekam Alžīriju, jo viņi zaudēs Austrijai, un tad arī tur būs mīnusiņa. Un 4. komanda, kas netiek no šī visa kolektīva. Nu, varbūt, lai ir Kongo. Jā, Kongo neuzvar Uzbekistānu, nospēlē neizšķirt, un Kongo arī paliek. Cik daudz pārsteigumu vienam nogriezt. Kaut gan nevar reiķināt Beļģija, Ēģipte tur ir. Jā, Beļģija, Ēģipte tiek ārā no grupas, bet Irāna netiek. Bet grīda jebkurā gadījumā būs 3 punkti. Mazāk par 3, nav variantu izkļūt. Mazāk par 3. Nav variantu. Teorētiski varbūt vēl var, bet ne. No 8 komandām, cik iziet varētu ar 3 punktiem? Teorētiski. Nu, tīri, tu matemātiski gājas tam cauri. 3 vai 4. Tik daudz pat. Jā, laikam 3 būs, es teikšu. Teiksim, ar 3 punktiem var iziet. Ok, nu tad, ja mēs atlikām vēl daudz sevišķas grupas, kur teorijā pat varētu būt 2 punkti, tad tas jau viss sāk ieņemt kaut kādu daudz maz bildi. Kaut gan kāds tur noklausīsies, ieies tajā Football Meets Data Twitter kontā, un tur teiks, ka viņi ir aprēķinājuši, ka beigās būs tikai 2 komandas ar 3 punktiem ārā. Nu, lai izdodas to visu noprognozēt normāli. Labi, tā, mums vēl ir palicis viena lieta, kas mums noteikti jāizdara. Kā laiks strauji rīt uz priekšu, mums ir spēju kalendārs. Spēju kalendārs šim vakaram, kā jau teicu, mēs katru vakaru arī, katru dienu mēs runāsim par futbolu. Diena vakars. Mēs esam pusnaktī pēc vietējā laika tur, LA. Apmēram, jā. Un attiecīgi mēs pasakosim līdzi, kādas futbola spēles mums būs katrā dienā arī ar podkāstu. Un attiecīgi te mēs varam redzēt šī vakara plānu. Vakara plāns Kirisao, Kodivāra, paralēli Ekvadoru, Vācija. Mēs jau runājam par šo variāciju, ka Ekvadorai ir diezgan bēdīga situācija un Kirisao var uztaisīt brīnums. Ja? Viņi var uztaisīt brīnums. Nebūs. Ja? Kodivāra jaudīga, pārāk jaudīga Kodivāra. Un tur ir spēlētāji, kuri var uzlaust tieši bloku, zemo bloku un arī to brīnumaino vārdsargu, kurš savu mūžu spēlē jau ir aizdījis. Otras tādas viņam nebūs. Viņam tas ir miljoni sekotāji, un viss ir kārtībā dzīvē, viss ir atrisinājies šobrīd, un viņš arī būs influenceris līdz mūža galām. Jā, saticis Nīderlandes karalieni. Vai dzīvē kāds tur status ir? Dzīvē viss ir izdevies. Tātad tālāk mums jau jāsoļo pāri pusnaktī 2 naktī būs nākamās spēles. Japāna, Zviedrija un Tunisija, Nīderlande. Tā ir F grupa. Atgādināšu, kāda situācija F grupā. Nīderlande, Japāna pa 4 punktiem. Zviedrija, Tunisija 3-0. Es ātri zīmēju savu bildi. Nīderlanda pārliecinoši uzvar Tunisiju. Tu saki jā? Nu, tur es neredzu variants, kā Tunisija var tajā spēlē ieķerties. Un Japāna. Ar šā brīža situāciju. Un Japāna uzvar Zviedriju. Tu saki jā vai saki nē? Nu, jau tur ir variants, ka šajā grupā tieši naktī var būt
vārtu starpības sacīkstes, jo abām izlasēm ir +4 šobrīd, Nīderlandē un Japānai, un tur skatīsies, kura tad iestīs vairāk, un kura būs tā, kas... Otrā vieta spēlēs ar Brazīliju. Otrā vieta, jā, Brazīlija, pirmā pret Maroku. Nu, jāsaka, Jautājums, jautājums, kas pat ir labāks šajā, Jā. šajā posmā, šajā spēka rangā. Bet Nīderlanda, Maroka, jā, ir tas duels, ko Nīderlandē noteikti negaida, ņemot vērā, cik daudz tur marokāņu iekšā, kas var būt valstī tajā brīdī. Jo man personīgi tā, ka Zviedrija ir tās liels jautājums. Viņi, mēs zinām, ka viņi kvalifikācijas turnīra aizdīja vienkārši katastrofāli ceļš, kā viņi nonāca līdz fināla turnīram skaidrs. Tā te pa blakus durvīm ienāca, bet pirmā spēle iespaidīgi uzvar pret Tunisiju, nākamā spēle iespaidīgi zaudējums pret Nīderlandi. Kas ir šī komanda? Frankfurts Eintracht Čempionu līgā, tur arī bija 5-1 pirmajā kārtā, 1-5 otrajā kārtā. Yeah. Bet īstenībā, jā, Zviedrija jau neizskatījās uz 1-5 tajā mačā. Zviedrijam bija iespējas gūt kādus 3-4 vārtus. Nīderlandē tuvu visām savām iespējām iestat tajā spēlē, es gribētu teikt. Tomēr Zviedrijam arī nedaudz sagandēja tas, ka viņiem ir vietējā čempionāta vārdsargs no AIK, kurš var pavelt. Esmu reizes 3-4 viņu klātienē arī redzējis Stokholmā, bet nevienmēr viņš var palikt, kā parādīja mačs pret Nīderlandi. Tiešām tas sagandē mazliet arī to starpību, to visu to turnīru tabulas situāciju. Zviedrija izkļūs no grupas, ja viņi nezaudēs ar 0-5 Japānai. Jā, jo teorētiski arī Zviedrija varbūt tā komanda, kas paliek aiz strīpas, ja Japāņi viņus sagraus. Bet kaut kā neizskatās, ka Japāņi sagraus Zviedriju. Vismaz šobrīd nav man tādas sajūtas. Un tad mums ir rīta spēles, 5 no rīta. Ņemot vērā, ka šis ir GO3 podcasts, bet mēs šeit sakam taisnību un tikai taisnību, šis ir tas brīdis, kad iespējams var arī pagulēt. Jā, tas ir mans plāns. Tas ir plāns, ka var pagulēt. Noskatos Japānu, Zviedrijā. Noskatieties ierakstā, varbūt jūs neko nenokavēsiet. Tādā ziņā. Vienīgais, Turcijā SV ir pārbaudas mačs. Paragvaja, Austrālija būs ļoti aizvērts duels. Neviens tur negribēs riskēt, neviens negribēs tur dabūt savu mīnusus. Un Paragvajai it kā jābūt vairāk motivētai, jo Paragvaja ir -2. Un viņi būs 3. vietā grupā, ja viņi nospēlēs neizšķirti, bet tāpat tur būs 4 punkti un viss kārtībā. Vienīgais, ja Paragvaja zaudē, tad Paragvajai būs problēmas. Bet Paragvaju es neredzu kā komandu, kas varētu šeit zaudēt. Plus arī es prognozēju, ka tur būs 0-0, 1-0. Vai Paragvajas uzvara 1-0, pragmatiski ar autobusu kaut kur arī brīžiem, tīpaši galotnē, vai arī 0-0. Jo Austrālijai ja 0-0 neizšķirti. Austrālijai neizšķirts der super. Bet Paragvajai teorija arī viņa ar 4 punktiem. Jā, ar 4 punktiem viņa tiek. Jautājums ir otrā vieta, pret ko dabūs pretī un ko 3. vieta dabūs pretī. Nesmu droši, vai viņiem vispār interesē. Galvenais ir iebraukt tālāk un nesavārīt liels ziepes, vai ne? Paragvajai tīpaši nedrīkst atļauties zaudēt spēli. Tā spēle būs ļoti uzmanīga. Tā spēle, ja pieņemsim, jūs negulēsiet, tad jūs varētu arī aizmigt ātri tās spēles laikā. Jā, bet man šorīt arī bija ar kolēģiem darbā vēl diskusijas un jautājumi, kas ir ASV izlase šajā turnīrā. Jo, laikam, nezinu, it kā jau gribētos teikt, ka šī ir grupa, kur var kaut ko pateikt un saprast, ja tās pēdējā spēlē ASV Turcija kaut ko nozīmē, bet laikam mēs ASV nepārbaudīsim līdz pat arī 16 daļu finālā. Un arī jautājums par 16 daļu finālu, kur visdrīzāk būs Bosnija. To arī ASV var diezgan pārliecinoši pieveikt, un tad ir 8 daļu fināls. Tur jau arī, man liekas, vēl nebūs grāns pretī. Jā, vispārēji manās atmiņās par to sietu, kas tur zīmējās. No ASV ir arī komanda, kas pirmajā puslaikā dominē. Pēc tam otrajā puslaikā nedaudz nolaiž gāzes pedāli, un tad rodas problēmas. Gan Austrālijai, gan Paragvajai bija labas iespējas tajās spēlēs aizķerties. Viņi realizētu savus momentus otrajos puslaikos. ASV gribās redzēt tiešām spēlēt uz pilnu klapi, uz pilnu gāzi. Turcijas mačs tas nebūs. Vienīgais, jā, Turcija tur jautājums, kā viņi pēc savas izgāšanās tur vispār izies laukumā. Bet piefiksēt, cik daudz mums sanāk teikt to, ka nav ļoti daudz komandas, kuras mēs varam tā līdz galam pārbaudīt. Tas ir mēs par... Labi, es ASV nesaku viņu grandi, bet teiksim tā, ka daudziem ir jautājumi par šo komandu. Bet tas ir tas formāts, jā. Šis formāts, kas principā ir kvalifikācija pēc kvalifikācijas, kā definē žurnālisti, un man liekas, tas diezgan precīzi. Kvalificēšanās, izslēgšanās spēlēm. Jā, skaidrs, ka tādām komandām kā Bosnija, kā Paragvaja, kā arī Zviedrija, laikam šajā turnīrā, šiem kolektīviem tas ir pasaules kauss. Tur viņi cīnās par play-off, arī Dienvidāfrika, un skaidrs, ka fenomenāls sasniegums tikšana izslēgšanas mačos.
Labi, un pēdējais noslēgumā, faktiski jau atvadoties, ka mums ir 3 spēļu laiki, 11, 2 un 5. Arkādija Birjuka plāns, ja viņš plāno negulēt. Kuru tu skaties? Mēs zināsim, ka nākamā būs ierakstā. Man ir plāns vēl 6 skatīties klātienē BFC Daugavpils pret Rīgu. Tad Labi, sākam ar to. Atpakaļ ceļā Paguļu, atpakaļ ceļā no Daugavpils uz Rīgu. Daļu no Ekvadoras spēles es paķeru vēl ceļā. Tad tu drīzāk izvēlēsi Ekvadoru Vāciju, nevis Kirsavu. Es Ekvadoru, jā. No Ekvadoras gribu redzēt. Ekvadoru tas būs tas izšķirošais. Mums arī Vācija jāskatās. Jāskatās visus grandus. Šajā jā. pasaules kausā arī visus, teiksim, 11, 12 grandus esmu skatījies visas spēles. Un tad kaut kāds mazāks komandas var upurēt. Kirsavu, Ekvadoras neskatījos. Pēc tam es teikšu Japāna, Zviedrija tomēr. Jo man bail, ka Nīderlanda tur ātri sastīs gols. Un Japāna, Zviedrija būs tas mačs, ko es skatīšos 2 naktī. Tas ir tas izšķirošais. Un tad no rīta Paragvai, Austrālija, tāpēc, ka tas kaut ko nozīmē. Vismaz. Jā, šo spēli jāskatās. Ja jūs paliekat nomodā vai tieši pretēji ceļaties agrāk, un tā ir vienīgā izvēle. Kaut gan pieļauju, ka Turcija, ASV varētu būt jau tas mačs tieši no tā viedokļa, ka tur nav ko zaudēt Turcijai. Turcija visu zaudēs, ASV arī nespēlēs tā kā kaut kādu tur autobusu, un tur būs arī varbūt 5-6 goli tajā mačā, kā Maroka, Haiti, piemēram. Nāk vai Turcija atkal fināla turnīrs, atkal kaut kas nesagāja. Labi, gadās tā, gadās arī tā. Lūk, tāds bija šīs podcasts. Spēles mums ir daudz. Joprojām ir jāskatās vesels lērums maču un tagad izšķirošie notikumi grupās, un tad jau izslēgšanas spēle sāksies jau no svētdienas vakara, bet līdz tam gan piekdien, gan sestdien, visas 104 ar GO3 podcasts, un tad jau tālāko scenāriju, tajā mēs jums pastāstīsim, kas un kā būs. Arkādijs Birjuks bija kopā ar jums, Toms Prānējs bija kopā ar jums, un tiekamies jau citās reizēs. Čau, čau! Čau!